Mūsu pirmais eksperiments ir nomainīt veco leduskapi pret jaunu, tādējādi pierādot to efektivitāti. Ieslēdzot veco leduskapi, mēs redzam, ka elektrības patēriņš ļoti liels – 2,93 ampēri. Un ir redzams, ka elektroenerģija netiek izmantota efektīvi. Tāpēc mēs veco leduskapi nomainīsim pret A klases leduskapi. Nometam viņu kaut kāds sākt, kur mēs te? Labdien! Mēs ieradāmies iegādāties jauno elektroefektīvu leduskapi. Nomainot veco leduskapi pret jauno, mēs izvēlamies A+ klases leduskapi, jo tas ir energoefektīvāks nekā vecais. Ieslēdzot leduskapi, mēs izmēram to, cik stipru strāva plus ķēdē. Ieslēdzot leduskapi, mēs redzam, ka leduskapis patērē 2,4 ampēru stipru strāvu, un tas ir mazāk nekā vecajam leduskapim. Mūsu pirmajā eksperimentā mēs pārbaudīsim, cik efektīvi ir nomainīt parasto elektrolampiņu pret energoefektīvo lampiņu. Eksperimentā mēs izmantosim ampermetru, kurš parādīs, cik stipra strāva plūdīs ķēdē. Ieslēdzot parasto lampiņu, redzams, ka tiek patērēt 0,3 plus 0,3 ampēri. Tagad mēs izslēgsim parasto lampiņu un nomainīsim to ar energoefektīvo lampiņu. Ieslēdzot energoefektīvo lampiņu, redzams, ka strāvas stiprums ķēdē samazinās par vismaz 4 reizēm. Un tas nozīmē, ka ir ļoti efektīvi nomainīt parasto spuldzīti pret energoefektīvo spuldzīti. Nākošajā eksperimentā mēs izvēlējāmies eksperimentu ar veļas mašīnu. Svarīgi ir izvēlēties optimālo mazgāšanas režīmu atkarībā no drēbju netīrības un temperatūras. Izvēloties režīmu visnetīrākajām drēbēm, mēs redzam, ka mazgāšanas ilgums būs 2 stundas un 30 minūtes. Šo laiku var samazināt, samazinot arī mazgāšanas temperatūru, piemēram, no 90 grādiem uz 60, 40 vai 30 grādiem. Tā samazināsies arī elektrības patēriņš. Eksperimentā mēs pārbaudīsim, cik efektīvi ir atkaļķot elektrisko teikanu. Neatkaļķotā krūzē mēs ielējam puslitru ūdens un ar kronometra palīdzību pārbaudīsim, cik ilgā laikā tas uzsils. Ka teikana patērē 8,39 ampērus lielu strāvu. Ir redzams, ka ar neatkaļķotu teikanu puslitrs ūdens uzsildījās 2 minūtēs un 3 sekundēs. Aiziet. Sagatavojam speciālu atkaļķošanas šķidrumu, ar kuru mēs atkaļķosim teikanu. Rūpīgi samaisam. Protams, pirms lietošanas izlasam instrukciju.
ka kaut kas nenoiet greizi. Sagatavoto šķidrumu ielējam iekšā teikanā. Ieslēdzam to un gaidam, kamēr uzvārās. Pēc uzvārīšanas te ir jānostāv pusstundu, lai notiktu atkaļķošanās process. Šādi izskatās atkaļķošanas process, vārot sagatavoto šķidrumu. Pēc laika pārbaudīsim, kā izskatās teikana, kad tā būs pilnībā atkaļķota. Šādi izskatās teikana pēc atkaļķošanas. Un tagad mēs atkārtosim sākuma eksperimentu. Ieliesim teikanā ūdeni un pārbaudīsim, cik ilgā laikā uzsils ūdens ar atkaļķotu teikanu. Un atcerieties, ka ūdens daudzums nemainījās. Ampērmetrs rāda 6,20 un līdz 6,4 lielu strāvu. Ir redzams, ka tāds pats ūdens daudzums uzsilst daudz ātrāk nekā ar aizskaļķojušos teikanu. Jūs nedarbojaties? Daudz ļoti bieži izmanto datoru un pēc darba veikšanas to atstāja ieslēgtu. Ir zināms, ka ieslēgts monitors patēra ļoti daudz strāvas, tāpēc būtu ieteicams iestatīt tādu iespēju, ka pēc noteikta laika, kad dators nav izmantots, tas izslēdzās. Tīšanas datora ekrāns monitors patērē 0,32 amperus strāvas. Tad parādīšu, kā ir iespējams uzlikt šo iespēju. Uzspiežam labo taukstiņu un rekvizīti. Parādās logs. Uzspiežam pogu ekrāns audzētājs un barošana. Tur atverās logs. Jāatrod vieta, kur rakstīts izslēgt monitoru, un blakus lodiņā jāizvēlās laiks, pēc cik ilga laika monitoram jāizslēdz. Šī gadījumā mēs izvēlamies 1 minūti. Uzspiežam labi, un tagad gaidam. Kā jūs redzējāt, cik viņš 0,32 ampēri tiek patērēt. Tagad gaidīsim minūti, kamēr izslēgsies monitors. Un ir redzams, ka monitoram izslēdzoties strāvas patēriņš samazinās ļoti stipri. Redzat, ka tad mēra instrumenti rāda, ka monitors patēra tikai 0,02 amperu stipru strāvu. Un tas ir ļoti efektīvi. Mūsu eksperimentos mēs parādījām, kā efektīvi izmantot elektroenerģiju. Esi efektīvs! Tas šeit ir viss.